Nu ko, sveicināti! Vēlos vispirms pateikties pēdējiem cilvēkiem, kuri abonējuši man kanālu. Tieši tā. Šaudauts viņiem, jo tāds jau ilgu laiku nav bijis. Bet ziniet, kas vēl kādu laiku nav bijis? Neviens liels projekts. Tieši tā. Ne priekš sevis, ne manā YouTube kanālā. Tādēļ es esmu nospriedzis, ka ir laiks kam jaunam. Un aptuveni pirms 6 mēnešiem man tieši radās tāda baigā ideja no praktiski plika rāmja uztaisīt riteni ar motoru. Šī ideja man ienāca prātā tad, kad es ar Rīga 13 izbraucu 2024. gada Ventspils motociklu parādē. Tikai tas Rīģos tā baigi negāja, cik gribētos, un tad es vēl jau biju redzējis, kā fujak ar 80 un 110 pat kubīgiem motoriem iekšā riteņa rāmjos, braukāja pa visādiem grantētiem, asfaltētiem ceļiem, pilsētās, pilsētu nostūros, ciematos. Jā. Un tas man tā kā iedvesmoja pašam pamēģināt ko tādu uztaisīt. Un tad pēc tās parādes, par cik man zīmēšanā atzīmes bija tikai smuki 8-niekiem, es vienā jaukā vakarā, kamēr ar draugiem čilojām, uzzīmēju, kā apmēram šis dampis varētu izskatīties. Un uzreiz jau, kad pabeidz zīmēt šo braucamo, es sāku meklēt internetā tur motoru, kuru pie tā rāmja varētu piestiprināt, un kādam tad ritenim vispār varētu piestiprināt. Kā arī zinot to, ka tas rīģels, ar kuru brauc parādē, tā īsti negāja ar tiem stock 50 kubiem, es nolēmu ielikt iekšā ko jaudīgāk tajā projektā. Jā. Ko tad es nolēmu? Es nolēmu ielikt vienātrumu 80 kubīgu motoru. Kas jau ir diezgan priekš riteņu. It īpaši priekš tādu, ko es izvēlējos. Nu, un tad jūs man droši vien jautāsiet, kādu riteni tad es izvēlējos? What the hell? Oh my God, no way, yeah. Jā. Veco, labo, izturīgo, padomu laiku turismu škoļņika riteni. Bet, protams, tādā stāvoklī, kāds tas bija video redzams, es ar viņu nebraukšu. Nē. Es viņu sataisīšu, nokrāsošu un tikai tad viņā ielikšu motoru. Un tad, jā, tad tieši ar šo rāmi es arī sāku šo projektu. Karoči, es nezinu, cik šis ir legāli pielikt pie riteņa motoru, bet šis būtu labs variants. Nu jā, šitā drāma. Es domāju, es viņu vēl noslīpēs, pārkrāsos smukā krāsā. Danžavī, priekšējais, man liekas, viens tievais man bija. Man vajadzēs nopirkt riepu un kameru, smilšu papīru un krāsu. Hujas smilšu papīru man vajadzēs, jā. Ir labas ziņas un ir sliktas ziņas. Labās ziņas ir tādas, ka ir progress. Mēs esam noņēmuši stūrnos un tagad es esmu atradis delta stūri reāli. Mēs no deltiņas stūri varam uzlikt virsū šim ritenim. Noņem arī ručkas te perfekti derēs, īstais garums ir. Te viss, ko es esmu noņēmis nos, viss liekais spriegotāji, priekšējais bremzes, ķērbūs jāsaīsina. Jā, visāds skrūsteņi un visādi strunti. Un sliktās ziņas ir tās, ka man ir melns rokas reāli. Man viņas ir tā kā es būtu racis kobalta alās. Karoči, ir otrā diena. Es izjaucu šo te riteni un noslīpēju te visu to veco krāsnost, jo mēs krāsosim pa jaunu, viņš būs sarkanā, kaut kādā sarkanā melna krāsā, es domāju. Stūri būs augstāk, viņi tā kā BMX-am ir, bet tā ir deltai stūri, domāju. Paņēmu no rāma, nozāģēju, te tādas tapiņas bija, te divās vietās, tur laikam pumps bija domāts, bet pumpes neliks, te būs motors iekšā. Te vēl stāv ķēze un tas zāģis un reku tie ten sūdiņi, ko es nozāģēju. Labi, divi. Un jā, tā visu dienu man te pagāja. 4 stundas slīpēju rāmu un dakšu.
Tagad viss, kas man atlicis, ir rīt no rīta, 3. dienā aizbraukt uz pilsētu, dabūt flakons un jā, pēc kāda laiciņa atbraukt atpakaļ, tad nokrāsot. Plus vēl man arī jāpasūta tas motors, es vēl nav pasūtījis. The next day. $2,000 years later. Karoč, lieta ir tāda, ka ir 3 pa nakti. Es esmu pirms pāris dienām pasūtījis motoru, tas tagad atnāca. Un es nevaru likties mierā, kamēr es to kastu neesmu taisījis vaļā. Man ir jāuzfilmē tagad. Es gribu redzēt, es tiešām gribu redzēt, kas īsti atnāca. Es pasūtīju to motoru no Provento saites, lūk šeit. Kā redzams, 80 kubi, 2 takteris, maziņš motoriņš, tā kā rīdziņai, tikai bez rīdziņas logo un visu to. Nē, ja tā padomā reāli, varbūt te nemaz nav iekšā motors, bet te ir rakstīts velo motors, komplekts. Viss te ir kā iekšā, 80 kubi. Te ir rakstīts, ka viņš ir sudraba. Es pasūtīju ķipa, kas bija melnā krāsā, bet te ir rakstīts, ka viņš ir sudraba. Viena lieta jau viņu nošmauc. Ok, šis ir tas, ko es redzu. Ok, mums ir no Provento šitāds te žurnāliņš. Te ir grāmata, rekubāki, izpūtējis, motors, zobrats, rūčs, karburators, svets arī nāk līdzi. Some mechanical ability is very desirable to properly install your engine. Some buyers can complete the job in 2 hours, whilst others may take 2 days. It is not important how long it takes. You will gain great pleasure and satisfaction from doing the job right. Have fun. Tepat, šī ir instrukcija, kā viņu salikt. Un rekoju motoru spek. Citā valodā, bet es apmēram saprotu, par ko ir runa. Tāda 2 takteris, 80 kubi. Maksimums, kas tas varētu būt, maksimum jauda 3,5 kW. Laikam 500 km, bet kas? Nezinu, varbūt tā ir distance, ko es varu tikai nobraukt, līdz jauns motors jāpērk. 500 km, tas būtu awfully bad. Ne, tas varētu būt kaut kas ar eļļu. Jā, gan jau, te jau redzēs. Te ir rakstīts, viņš iet līdz 38 km/h. Jā, tā apmēram varētu būt. Priekš riteņa ar motoru tas ir tīri normāls ātrums. Ja viņš tā visu laiku tādā ātrumā iet. Wow! Es te vienu vietu attaisīju vaļā un te reku visi. Šis iet pie aizmugurējās riepas, cik es saprotu. Tajā ten braucamajā, bet wow! Kur pats motors ir. Šī ir bāka. Ļoti labi bācība. Pēc krāsas mirst. Šis ir karburators. Es uzreiz pasaku, es no motoriem daudz nešerīju. Bet šis ir sākums. Šis ir, cik es saprotu, tas ir čoks. Jā, uz leju ir vairāk gaisa, uz augšu mazāk. Es noliks palīdzi kaut vai arī šobrīd ciet. Tas ir motors 80 kubi. Tāds pasmaks īstenībā diezgan kārtīgs motors. Te laikam normāls cilindrs ar tad iekšā tomēr. Pagaid, ja motoram var noņemt klusinātāju.
38 nebūs maksimums. Galvenais, labākais ir tas, ka es 3 pa nakti to izdomāju darīt. Tā. Ne, nu, kastē viss ir iekšā, viss ir kārtībā. Tas ir kārtībā. Ok. Mums ir problēma. Un problēma ir tāda, ka es tomēr ir bikiņu stūpu. Iekšā kasti. Galvenais, viss šitos te papīrs, no šito var pazaudēt, bet specifikācijas motoram un instrukciju, kā sastāvēt, man vēl vajadzēja. Nu labi, instrukcijas ir priekš jā. Nē, nu šī man ir reāli pirmā reize, kad es vispār kaut ko daru motoriem. Tā kā lūdzu nebrīnieties, es esmu tikai topošais elektriķis. Jūs droši vien domājat, nu ko tad tālāk? Tas ritenis, kuru es taisu, tagad, es viņu taisīju Užavā. Tagad es atbraucu atpakaļ uz Ventspilu, lai varētu saņemt šito motoru, ko es pasūtīju. Un tad man šis motors iedabū uz Užavu, un tad skatīsies tālāk, ko mēs darīsim. Nu, tur arī it kā ir domāta astelēšana. Jā. Tad tiekamies tur.